Video atskats no mūsu ģimenes ceļojuma uz Čirāliju, Turciju. Šis bija mūsu pirmais lielais ceļojums kopā ar 5 mēnešus veco meitu. Čirālī mēs ne tikai centāmies baudīt dabu, jūru un virtuvi, bet arī organizēt un vadīt retrītu grupai. Mēs jums parādīsim un pastāstīsim to, kas mums šķita interesanti. Redzēsiet jūru, kalnu, sarunu ar vietēju iedzīvotāju un arī mūsu domas un ieteikumus, kā arī ieskatīsimies nedaudz retrīta gaitā. Piesprādzējamies un aiziet! Nu, kā? Sajūtas kaut kas ir aizmirsts, kā parasti mājās, ne? Jā, vienmēr tā ir pirms gara ceļa. Dodamies no Balviem uz Rīgu un Ļaumaru sākumā, jā. Un tad jau naktī 4:40 lidmašīna. Kopā ar mazu bērnu pirmo reizi. Būs gara nakts, jā, Reiko jau protestē. Jau nepatīk kaut kas. $22.48. Tā kā jāpaguļ būtu pāris stundas, mums lidmašīnā 4:40, 3 jābūt lidostā. Būs gara nakts, droši vien, un tikpat gara diena. Diez kā uzvedīsies mazā, kā viņa rēģēs uz to nakts izbraucienu mūsu. Mēģināsim pagulēt nedaudz. Un tad jau dodamies pēc 2 uz lidostu. Pasažiera bērni. Mēs te esam. Izgājām cauri kontrolē. Nekādu kontrabandu nevedām. Ratus baigi pat pārbaudīja. Nezināju. Riktīgi nobaudīja no visām pusēm. Iztaustīja. Jā. Mazā pa brīnumu uzvedās labi. Pareizi. Kā pamodās. Tā arī vēl joprojām dzīvojās. Čik, jau kāpjam ļotenēkšu. Te mēs ievācamies. Kā mums somas. Kā mums istabā. Gulta. Te kaut kāda rezerva uz gulta, ja nu izdomā kāds pagulēt atsevišķi. Un tādi diezgan veci, senlaicīgi skapi. Un skapī ir seifs. Un spilveņi. Un pakaramie. Yeah. Un te ir
To tas papīri 2 gabali un dušā. Tīrs diezgan viss. Zolīni. Jā, tā kā rīt ir dzirdīgi. Jā. Labi. Kukši. Un te mums ir virtuve ar šito veļas mašīnu. Un arī gāzes plīti. Terasīte, jā, ir kaļināt. Un leduskapis. Terasīte ir tēd. Jā, nu vēl arī te pasēdēt. Te pagāms. Terasīte ar zaļiem. Mandarīni? Jā. Oktobris vēl, laikam viņi nav gatavi. Bet tur ir kaut kas, tur granātā balda. Jā, ka granātā balda ir. Granātā balda, gan jau ir sezona. Jā. Tā mājiņa te mums. Pie tādas palmas blakus. Un tur ir arī lielā māja, kur pārējie mīt. Ko pirmā diena Turcijā, pilnvērtīgā pirmā diena, vakar atbraucām kaut kur ap 1 laikam dienām, bet iepriekšējā nakts bija negulēta, tad vakardiena bija tāda pusjēla kaut kāda. Bet bija ok, forši. Izbaudījām jau Turcijas virtuvi, Turcijas sauli, vēju, diezgan vējš bija liels. Šodien foršs laiciņš, silts, saulītē. Tur kalni, te jūra. Jā, un meita mums pārsteidzoši labi uzvedās. Naktī lidostā pat 2 stundas negulēja un ne vārda neteica, sēdēja ratos. Tas tā bija mums diezgan liels pārsteigums, jā. Un arī lidmašīnā nekādu problēmu. Gulēja, ēda, nolaidāmies. Aizbraucām arī uz viesnīcu, diezgan mierīgi, klusi, raiti. Tā kā jā, iesākums šim tripam mūsu ir ļoti mierīgs un tāds harmonisks, jā, un patīkams, foršs. Lietainām dienām, beidzot varam nedaudz pasiltīt. Izskatās, ka esam atslimuši. Nu jā, tādi pusjēli esam. Tas vējš un lietus un tāds. Nu, priekš Turcijas augstums, laikam, jā, 20, knapi tur 1 kaut kāds grāds, varbūt 22. Naktī vispār kaut kāds 12-14 tikai. Un šobrīd arī ejam, it kā siltums ir, bet nu tāds vēl kaut kur... Saule ir silta, bet ar vēju tur kurš nav baidīgi. Tāds, jā, vēl tāds pavēs vējiņš. Šaurām ieliņām te visiem vietas nepietiek. Mašīna aizņem visu ielu. Ja pretī kāds brauc, tad nekā. Kādam jābrauc atpakaļ gaitām. Bet, nu jā, tāds bišķi vājums, ne? Gribās tāds brēlis, saules, siltumu, D vitamīnu. Jā. Tāds ir tāds nograms besītis, tāds nezinu.
Saule jau it kā ir. Spīdreku viņa tur. Ir saule ir silta, ir forša. Jābūt tam 2 vietējām dienām, kad es pavadīšu visu laiku pa lielam numuriņā. Numuriņš arī nav varbūt pats beigās pats omulīgākais. Tāds mitrs, svēs. Saule masijas. Jā, kad bija karsti, tad it kā nejūtām mēs tā baigi, jā, bet kā vēsumā tā uzreiz tās riktīgi drēgnes. Pašsajūta. Jā, tā liekas, tā mēs tā kā tas pats, kas Latvijā. Jā. O, reku, mums tur smagais vālēs, laikam jāpagaida, ne? Jā, bet... Kur viņš brauks? Ejam šitā pie mistriem. Iebrauciet par Karlīnu. Vietējās miskastes. Nezinu, vai viņi te šķiro miskastes vai ne. Te tāds placīts arī. Kā dzīvo vai nedzīvo kaut kāds karavāns. Produktu piegāde. Šur tur jau ir kaut kādi arī privātie gabali te zemes, cik es saprotu. Brīvi. Brīvi tādā ziņā, ka tur nav kaut kādi hoteļi, moteļi vai kaut tāds šeit jau arī. Kāds šitais transporta līdzeklis stāv, tas mopēds, rolleris. Kas jau te mitinās. Tur arī skatās kaut kas dzīvo. Tāda kā izlietne, tāds kā vannas istaba vai. Jā, vietēji var kaut kur dzīvo, lai gan it kā liekas apkārt vieni hoteļi un viesnīcas un bungalo, kas te ir populārs un ēstuves. Tā ir viena no viesnīcām. Un tur jau jūra. Jā, te var iznomāt, izskatās supas. Šitā ir viena no lielākajām ielām šeit šitā ciematiņā. Un te ir veikals, kur peļķi. Apkrausies. Tāpēc mums ir maz bērns. Jā, man tas daudz. Eku jūra. Eku Karlīna tiek nesta. Jo ar šitiem mazajām riepiņām pa smiltīm pabraukt nav iespējams. Ar kaut kāds tur kuģis arī. Vai kas tas ir, ne? Tāds nebija redzēt. 2 laikam, vai kas tas ir? Iesim tuvāk, mēģināsim saprast. Jūrā kaut kādi izskatās militārais kaut kāds tur iepaldējis te kurort zonā. Ko viņam te vajag? Kas to lai zina? Laiciņš vizuāli smuks, bet grāda ziņā man nedaudz pa vēsu. 22, 23 ir varbūt grādi. Nofilmēsim kā kas ir pludmalē. Bieži ieraugāms. Šitādi te. Nav jau slikti. Ar mazu bērnu nav tik grūti. Vienīgi nogurdinoši. Jā, tā kā mēs te bijām 2 gadi atpakaļ, tad jau... Tā arī ko gribi, guli cik gribi, nosacīti, ja jāceļās, tad jāceļās, bet citādi, ja viņa izdomā neiet gulēt 11, tad mēs neejam gulēt. Ja viņa izdomā piecelties 6, tad ceļamies 6, un tas režīms, jā.
Nu jā, bet daudz ko varbūt arī nevarētu. Rīt nebrauksim ar laivu uz braucienu, jā, jo bišķi sarežģīti būs droši vien visu dienu laivā un uz kuģīšu, jā. Nu arī uz kalniem diez vai kaut kādas pastaigas beigās sanāks. Bet labi ir tas, ka mēs jau te bijām pirms 2 gadi, mēs to visu esam izbaudījuši. Jā, bet ja mēs brauktu kaut kādu vietu, kur mēs nebūtu bijuši, nu tad jau tas jāņem vērā, ka jā, visu ar mazu bērnu izbaudīt, nu, laikam nesanāks. Bet visādi citādi ir ok. Jā. Nav tik traki, kā bijām varbūt iedomājušies sākumā. Tas, ka manta noteikti ir daudz vairāk. Tad arī paredzēt, ko vajadzēs. Manta, jā. 2 lielie čemodādi mums tikai tā aiziet. Turcijā saulīte vēl spīt, lai gan sola arī parīt negaisu šeit lietu. Šis rīts sākās šī nakts, principā mazai temperatūru uzsita. Izskatās, ka laikam varētu būt, ka lien zobi tieši ceļojuma laikā. Jā, un tad tas Čirali ciemats, viņš tāds kluss ciemats, cilvēki te ir, bet aptieku nav, ārstu nav. Tad mēs skatīsimies, kas būs tālāk, kā viņai tā temperatūra saglabāsies vai kritīs vai nē, tad domāsim varbūt par kaut kādām ārstniecības lietām. Jā, bet šādas ieliņas mazas, šauras. Viens pie otra ir visādi tādas viesnīciņas, kurortiņi. Daudz zaļumu. Zaļš vispār šitā zaļa vieta. Šobrīd jau greipfrūti, ne greipfrūti, granātāboli gatavojās. Apelsīni vēl nav. Vai mandarīni laikam. Tie it kā uz ziemu būšot. Bet nav karsti, tādas botu tūras piedāvā. Te var izbraukt. Droši mēs arī kādā dienā izmantosim, izbrauksim ar kuģi. Dodamies uz Āfriku. Gaismā ceļu.
Mēs peldam. Cauri. Ar klinti. Mēs viņam nesam priekšā? Yeah. Yeah. Jā, palmas. Forši. Klusi, mierīgi. Turisti ir, bet pamatā mierīgi ar ģimenēm, bērniem vai arī dažādi pašizaugsmes prakšu turisti, teiksim tā, kuri gan ar jogu, gan ar visādām citādām praksēm šeit nodarbojās. Tur banāns, tur auga šitie mandarīni, vīģes, mandarīni, tur iepriekš bija arī hurma. Kas ir šīs? Interesanti. Kā avokādo aug. Neesam baigie botāniķi. Bet te ir, reāli botāniskais dārs. Viss te plaukst. Zaļo. Latvijā viss šobrīd iet uz otru pusi. Šeit gan, kā te ziemā vispār ir, te ir taču diezgan silti arī ziemā, pareizi. Jā, bet netik. San Simon. Dažādi hoteļi un bungalo un ēstuves. Un ģenerators izskatās. Un kalni. Un vietējās mašīnas. Jā, tikai krāsojās mandarīni. Ka visapkārt ir granātāboli. Un Sintieta tāda saka, ka citi iet un vienkārši tur plūc un tā. Un tad es viņai prasu, a tu pati, ķirzaka, jā. Lakstapas iespēj. Un viņai prasu, tu pati arī iet un prasītu. Es saka, es nezinu. Ja savam saimniekam gan jau sapratīt, pie kā mēs dzīvājam viesīsim. Bet tā, kad mēs brokastām tur daudz arī gājam, vienkārši norāva. Tā liekas, iedomās, cik tad cilvēki atbrauc un katrs atnāk un norauj, vienkārši norauj. Kas to viņam tur paliek? Varbūt var iet raut. Varbūt var raut. Varbūt viņi par to neko nesaka. Paties teikt, ka tas ir mūsu jau krūms, mūsu īpaši, mūsu viesītas. Tad vai mēs to iesim noraut? Varbūt, ja tur vienu norauniet, tad neko tur nesaka. Bet, ja mēs tādu visu šito te nolasītu, visu koku, tad gan būtu varbūt tā dīvaini bišķiņi. Kur vēl mums ir? Jā, un reku mūsu viesnīca
Kemerans, Anatolijā. Jā, bet tur ir zeme. Un zemē arī paņemt. Es nevaru bēdas rokā. Kur ir? Tur dziļāk. Ja? Bet citreiz viņi ir sapuluši, tie, kas ir zeme. Opa. Nav zemē. Uz Zaravā viņi. Nebūs. Sievietes apbrīnoja šitās te visas puķes, es viņas īstējumā baigi pat nepamanīju. Dīvainas, tas ir. Nu jā. Ekaru kazenītes pa ceļam var paņemt apēst. Izskatās garšīgais, ne? Es ceru, ka tās bija kazenes. Tas ir ēdamas? Tu zini, ka rīt ēdīs vēl vienu? Es ļoti uzmanīgi, šeit ir arī varētu būt indīga. Es tāpēc paņēmu, es saku, ekaru kazenes, un paņemu, un tikai negaršo pēc kazenes. Jā, labāk nebāstīsim mutē, ko pagadās. Vai ne? Tā te vistas dzīvo krūmos. Tur reku, sasēdušas. Te reku. Un tā, vakara čils. Reku gājām. Un ieraudzījām šitādu dzīvnieku. Izskatās kā akmenis, bet bruņurupucis. Beidzot ieraudzījām, bet tādā dīvainā vietā, tādā graustā. Nekā te nav krūmi. Un te reka viņš te ir. Mēs esam kaut kādā senajā pilsētā. Olympus. Drupas visādas. Tur augšā viss kaut kas. Tur ir watermill un kanāls. Kaut kādas kapenes, kas tur vēl. Apenes. Tilts. Tad es apenes. Jā. Vēsturiski jāskatās. Jāgooglē, kas te ir bijis. Jālasa informācija droši vien šidējos te stendos, kas tur ir. Kaut kāda sena pilsēta, jā. Reku te tādi skatīra un pats galvenais atbraucu pārbaudīt, kā tad klājās te manā hotelī.
Armīna hotela. Mēs te ceļojam pārgājienā, dodamies. Ceļojam pārgājienā uz uguni, degošajiem kalniem. Mūžīgo uguni, visu laiku deg. Uguns gāze iet ārā un deg, jā, nesprākst, deg tikai. Esam te pie mūžīgās uguns, tur kalnā deg tā uguns. Gāze iet ārā un Sinti ar mazo tur lejā palika, kāpja augšā. Kāds, laikam, 20 minūtes jākāpja. Tāds te celiņš. Tuveni. Rekādi ieraudzīju ludu. Jū. Interesanti. Kā izrupt akmeni. Gandrīz esam uzkāpuši. Jā, var redzēt uguni. Saule jau praktiski ir nolietējusi, bet nav gaišs ir. Te arī ir bijusi kaut kāda pilsēta seno laiku. Un tā uguns, kas tur deg. Ne tikai tur ir vairākās vietās vēl uz augšu arī. Viņi savulaik kaut ko tur ticēja, ka te kaut kāda svēta vieta, īpaša vieta tur. Tāpēc te arī sabūvēja visu kaut ko apkārt. Kāpēc viss te nobrucis ir? Nezinu, iespējams. Zemestrīce vai kaut tāds. Kluči te mētājās, visādi betona akmens. Nezinu, vai betona. Jā. Jūt siltumiņu. Un tā viņa te deg. Nu, pazemes nāk metāns. Un kurina taču to kalnu? Cilvēku daudz. Un vēl nāk un nāk. Ļoti interesanti dabas parādība. Ļoti daudz tādu caurumiņu ir. Gāzes plīts tāda milzīga. Un tur lielāks. Un virsma tāda tā kā višķi ir. Kaut kāds būtu kusis tecēji. Bet cilvēki izmanto to arī, lai kaut ko izcepinātu. Jā. Nokļuvām veiksmīgi mājās, atnesām mazo rokām. Jā, tāda kļūda, kaut kā mēs nepadomājam. Tur gan
nebija baigu opciju nekādu telefonu numuru taksim izsaukt, jā, bet, nu, varbūt arī tur varēja kaut kam paprasīt un izsaukt, bet tā bija tāda varbūt mūsu kļūda, kad ar mazo, jā, iet, kā likās, kas tur ir 3 kilometri. Bet, nu, bišķi nogurām, ka viņi visu laiku rokās jānes, ratos viņa nesēs, čīkst, pīkst. Nu, jā. Tas tāds dubultā slodze nesanāca gluži tāda mierīga pasteiga. Jā, nu, šeit baigu opciju ar taksi nebija. Jā, mēs tā, nu, sākām iet, jā, un tad secinājām, ka, nu, esam tumšās ielās. Gaismu tur praktiski nav, mašīnas brauc, bērns rokās, nu, tā interesanti, jā. Tad, nu, neko, mājās tikām. Es tādu vēl aizskriešu pakaļ kaut kādam auglim. Jā, es neiesim, pietiek. Turcijā šādas te lielas melones, ne, bet vīģes šādas te sulīgas, mīkstas un lielas vīģes Turcijā. Jep. Šodien ārā tāds draņķīgs laiks, tāds lietains un pavēs kaut kādi 22 laikam grādi kaut kas tāds. Un uzprasījām saimniekam, varbūt var kaut ko izdomāt ar ēdienu. Un viņš tikko mums ārnes. Tad rekā, rīsiņi, tur kaut kādi kartupelīši, sīpoli, viss tas šašliks, kaut kādi, kas tur tomāts, jā. Un te vēl tāds sautējums, kas vēl sautējās. Un, protams, maize, kā tā bez maizes Turcijā. Saka, bon appetit. Jā, sākām ēst. Pastāstīsim par šo ēdienu. Viss tas šašliks. Šis gan bišķi piparots. Šie ir tādi kā standarta kartupelīšu frī. Un šis varētu būt kaut kāds rīsveidīgs, kaut kas vietējais. Ēdiens, jā, nu tāds sauss, vai ne? Izņemot, protams, tev, tur viss ir mērcēvis. Bet man pa lielam, jā. Un kā jau tur mēs teicām, tad mērču nav. Ne majonēza, ne kečupu, ne kaut kādu ķiploku mērču nav. Dabīgi tur tomāti, sīpola apceptiem, tad tā ir mērķi, tas saucās ar reļiņu kaut kā nav. Jā, tā nelieto baigi tās mērķis. Mums, jā, prasās nedaudz kaut kādu šķidrumiņu man, bet visā citādi ir ok. Kartupeļus gan neprasās tādas. Nu jā, šis varbūt nav pats veselīgākais ēdiens, jā, bet nu, kā ir, tā ir. Jā, kaut kādu tādu ēstuvju, kur būtu veģetāri, vegāni, bez glutēnam šeit, nu, neredzējām, vai ne? Ir, kā viņa šitā saucās, kasoles šitās ir? Kaserola? Kaserola, jā. Ir vegānās, ir dārziņa, kas ir. Bija, jā, kaut kur es redzēju tomēr, jā. Bet, nu, tas nav tā kā tādi restorāni atsevišķi nav. Šur tur varbūt var kaut ko dabūt, bet pamatā, nu, šāds ēdiens plus mīnus ar kaut kādām dažām izmaiņām ir visur. Gaļas vietā varbūt zivs, piemēram, jā, kartupeļu vietā varbūt parastie rīsi. Tev bija arī kartupeļu mīcenis kaut kur, ne? Jā, vēl bija kaut kur mīcenis, jā, vienā vietā, bet plus daudz ir mīnus. zivju produktu. Zivju, jā. Garnavai zivs. Tā bija gas apelsīnu un granātābola sulās ir, citu sulu praktiski nav. Kolas fantas tas pats pa sevi. Jā, ir šis tas līdzīgs Latvijai un Eiropai, bet šis tas arī savādāks. Un šitāds te čaiņiks te mums ir. Viņš kaut kā tā interesanti
lejās ūdenis. Un augšā tāds šī tāds tērnīca. Tur sanāk vārās un reku augšā. Sildās var arī uzreiz iebērt tējas. Tāds interesants verķis. Tā, reku mums pirmo reizi kaut kādām restorāniem atnesam mērci kaut kādu, jā. Jogurta mērci ar zaļumiem, viņa marinētās pupiņas un, protams, olīvas. Jā, un reku maizīte, protams, un airāns. Tas tāds vietējais kefīrs, diezgan sāļš, bet karstā laikā baigi forši, ka sāļš, tad... Karstā laikā, bet šodien jau nav karsts. Bet mums jāizdeja ārā. Lai gan saule spīd, bet diezgan ir tāds vēss un vējains, un šad tad arī līst, jā. Un Cintija dzer kaut kādu tur aiztī. Nebija svaigi spiest sulu šeit, jā. Tam arī daudz cukura. Diemžēl cukura daudz, jā. Pēc mēs vispār esam sākuši baigi ēst maizi. Parasti mēs tā nedarām, bet... Jā. Turcija bez maizes nav Turcija. Mēs te eksperimentēsim. Šireiz ir kaut kāds vietējais burkānu sulas fermentēts dzēriens. Bet burkānu krāsas neizskatās, viņi, jā, tā kā purple carrot, jā, tā, kas tas sanāk, violētais. Kā cukuru te baigi nav daudz, kur te viņi tur redzēja. Jā, provē. Tas būs. Pēc smaržas un pēc garšas. Smaržo pēc kvasa? Pēc kvasa. Jā. Viņš ir tāds ās. Tāds kā. Nevar saprast. Kas sāļš. Sāļš? Sāļš, asas, skāps. Viss kopā, jā. Salduma nav. Šī tāda es otrais nesautīju. Ko man tagad darīt? Jāpagaršo man tagad arī. Tu viņiem netaisi pa to vaļā. Saki, viņam nesāt bratnā. Nevajag mums otru. Saki, ka nebūs. Provējam. Es labāk apelsīnu soliņu. Jā. Jā, tāds. Man mārutku pat atgādina, tā kā mārutku tāds. Stipras bišķiņ. Nē, pipariņu kādu. Pipariņš, jā. Nu labi, skaidrs šeit. Šis mums neaizgāja. Uz galda vēl nekā nav, bet reku jau ir zem galda. Jautrā šnicele. Vitamīnu bārā. Izdomājām uzkost kaut ko vakarā. Aizgāju uz veikalu un tur viss diezgan sapelējis nogri. Dažus bumbierus dabūju. Viņi tā neiesprinkst tos sapelējušos turēt veikala plauktā. Un varbūt cerība, ka viņi nav ķīmiski apstrādāti, bet dabīgi. Un tad vēl šitādu brīnumu kaut kādu paņēmu. Tuncis. Parādā taisīt, dakšiņi ir. Kā viņš te mums izskatās.
Paskatīsimies, kas tas ir. Pupiņas. Aromāti gan. Nu, brīnums jāguļ ir. Līdz kuram derīgs, kā līdz 18 10. Man tikai tā liekas. Kāpēc aromāts tev nepatīk? Normāls? Jā. Nu, tad normāli. Tuncis ar pupiņām un kas te vēl ir kaut kādi grūbveidīgais kaut kāds un olīvas nejauti. Tas dzīvēt aromāts. Ne tā. Jā. Provējam. Nē, es to ar laikam. Veikals diezgan nabadzīgs, teiksim tā, jā. Leduskapja plaukts sieri, kaut kādas desiņas. Palielam daži produkti, ko es nesaprotu, kas tur bija. Un saldumi, 2 plaukti ar visādām šokolādēm, cepumiem, končām. Pat 3, man liekas, plaukti. Tur lielākā daļa saldumu reāli veikalā. Un galā tur visādi šitādi kaut kādi interesanti olīves sapakotas. Tur tas no maisaimniecībās precēm. Un vēl viens sāns ar alkoholu, alus vēl viskaut. Turkish baklava. Vai baklava, kā viņi tur izrunā. Nacionālais saldums. Tāds kaut kāds. Līdzīgs lipeklis. Garšo labāk, kā izskatās. Kaut gan tā arī tīri normāli izskatās tagad. Kā taisi varēja gan likās tāds tur. Tā. Nu tāds. Cukurot ļoti, jā. My name is Armins. Yes, my name is Miraç. Miraç. Miraç, nice to meet you, Armin. Türkiye'de yaşıyorum. Şehrim Manavgat'ta. Burada, şu an burada çalışıyorum. Давно здесь работаешь? 23 gün. Что перейдет неделю? Ön büro müdürüyüm. 15 yaşında bellboy olarak başladım. Valiz taşıyordum. Ne? 15 yaşında bellboy olarak başladım. Sonra resepsiyonistlik, şeflik, en son müdürlük yaptım. Sonra işte hayat şartları, kader buraya geldi. Çalışmak iyi fakat şu an kızımı özlüyorum Manavgat'ta. Her gün onu özlüyorum. Здесь как бы сезонная работа или постоянно тоже? Şu an anlaşmamız kışta dahil, kışında çalışacağız. Здесь туризм очень развитый. А есть что-то еще здесь, кроме туризма? Или только все здесь так чирали на туризме? Tabii ki burada Olimpos çok yakın. Tarihi bir yer zaten. Yanartaş var. Sonra Kemer var. Buradan 35 kilometre Kemer'in ilçeleri var. Çok gezmek için yani burası herkese hitap ediyor. Örnek veriyorum. Gençler geldi, diskoya gitmek istiyor. Kemer 35 kilometre sonra. Transfer hizmet de sağlıyoruz. Tabii burada sakinlik için daha uygun. Кемера? Какая-то легенда или как она там вообще? Почему она там горит? Şu an anlatıyorum hikayesini. Şimdi çok eski zamanlarda yaklaşık 3000 yıl önce bir tane çok kötü canavar varmış. Kafası aslan, vücudu keçi, ayakları horoz. Yok onu anlatıyorum işte o canavar var ya. Evet. Tamam. Uzak köyde de oraya yakın bir tane genç yaşıyormuş. Şövalye. Ondan sonra bunun sevgilisini kaçırıyor bu canavar. Şövalye de gidiyor sevgilisini kurtarıyor, bunu öldürüyor. Canavar öldüğü yerde toprağın altına giriyor. Sonra orası hep artık yanmaya başlıyor. Çünkü canavar ağzından ateş çıkarıyor. Love story. Love story. Любовь и творит, и сокрушает. Sevgi
dünyanın koruması sevgi benim düşüncem. Ты говорил, да, есть у тебя семья, там, да, дочь, да. Ha, bir kızım var. 9 onun yaşında. ismi Miray. Benim Miraç, onun ismi Miray. А как вот у вас здесь с религией, вот этот мошей, или как это называется, это не церковь, а ну где вот каждый поет там каждые там пару часов. Ну как бы местные особо там Günde 5 kere. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Anlamını biliyor musun? Ezan anlamını biliyor musun? Allahu Ekber diyor ya, Allah büyüktür. Haydi namaza gelin. Hadi namaza gelin. O diyor yani. Heh, çevirisi o. в других странах, где ислам, и там они реально могут, ну просто вот там на час идти молиться, да, не работать, ничего, вот, там, не знаю, в арабах где-то там. Здесь такого вроде нет. Tabii Türkiye'de herkes çalışır. Türkiye'de çalışmayan kişiye hani ayıplarlar. Türkiye'de herkes çalışması lazım. Hani onlar Arap, biz Türküz. Çok farklı. Здесь ислам же нет. Herkesin dini yaşama özgürlüğü var Türkiye'de. Ama ağırlık olarak %80 kesimin Müslüman olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'de kilise de var, Yahudilerin gittiği dini yer de var, her şey var. В семьях работают мужчины обычно, женщины, ну, так, меньше, да, как бы. Herkes çalışıyor bizde. Şu anki hayat şartlarında herkes çalışmak zorunda. Ve hani ben kadınların çalışmasını destekliyorum. Neden? Çalışacaklar, yaşlanınca emekli parası Во alacaklar. сколько лет пенсии? Bayanlar kaçtı? Ya 58-60 öyle düşün. Латвия у нас 64, что-то такое, или 65 сюда перебираться. Если бы я хотел бы стать гражданином Турции, сколько лет, как 5. язык же то должен. Yok zorunda değil. Çünkü hani Türkiye %80 turizm ağırlıklı bir ülke olduğu için insanların genel hani en az benim kadar İngilizce biliyor. O yüzden de devlet pek zorlamıyor. Ama tabii ki kendisi için biraz bilse iyi olur. И кто здесь больше из иностранцев живет здесь, кто? Какие нации? İnternasyonal bölge. Yani Osmanlı zamanında da öyleydi. Her yerden insan vardı. Hala devam ediyor. Herkese kapımız açık. Гостеприимный народ. Чувствуешь? Ha gelsinler abi, herkes gelir. А как есть, вот скажем, у нас в Латвии чувствуется разница, вот большой город, как столица, да, у нас Рига, и маленький город, вот где я живу, там 8 тысяч только, ну, чувствуется разница, там зарплаты больше в большом городе. Вот провинция как-то там, ну, особо внимания не уделяет, закрывает школы у нас. Больницы даже иногда закрывают. Все, вот провинция не хочет в нашей стране. А как? Hayır, direkt okula girebilirsin. Şimdi Suriye'den geldiler ya. Direkt okula girdiler. Çoğu burada üniversite bitirdi. Yani o imkan var, direkt gelirsin. Yeter ki eğitim olsun. Eğitim olduktan sonra hani okullara girebiliyor. Hiç sorun yok onda. Şimdi politikada şu an AK Parti hükümeti yönetiyor. Tabii muhalefet partileri de var. Fakat kim gelirse gelsin, hani ben buna inanıyorum, bunu da görüyorum. Tüm partiler halkın taleplerine cevap veriyorlar. Bunu belediyelerde, devlet yönetiminde gördüm. Yani cevap veriyorlar. А они Yani, сами вот, ну, интересуются политикой или нет? tabii ki konuşuyoruz ama benim görüşüm sadece Türkiye değil. Türkiye'den başlayıp dünyayı nasıl daha güzel bir yere getirebiliriz? Bunun hakkında konuşuruz genelde. Atatürk tanıyor mu? Atatürk. Слышал, да, но так. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri artı savaş kahramanı. Atatürk'ün bir sözü var. Yurtta barış, memlekette barış, dünyada barış. Османская империя, знаю, большая была, очень мощная. Çok büyüktü. Asya, Avrupa, Afrika kıtası. 3 kıtaya hükmediyordu. Мне вот интересно съездить в это Гозлебе-Тепе. Да, есть такое место, где старые, очень старые раскопки. Я не знаю, где они в Турции. Может быть, я название неправильно говорю. Да, старый, очень старый город, 10 тысяч. Roma döneminden var. Mesela Olimpos'ta da kalıntılar var, Side'de var. Yani Yunanistan zamanında.
Tabii eski Yunanistan, Roma döneminde. Osmanlı'dan önce bu bölgede Yunanlılar yaşıyormuş, Romalılar. Sonra Osmanlı gelmiş. Yani antik şehirler var, kalıntılar. Bakabilir. Side'de var, Manavgat'ta var. Olimpos burada da var. Göbekli Tepe var, Urfa'da. Göbekli Tepe. Göbekli Ha, Tepe, Göbekli. duymuştu. Tam Göbekli ona Tepe. göre. He, bu da onu izlemiş. Gaziantep'ten Göbekli de Tepe. Göbekli. Gaziantep'te değil, Urfa'da. Он бывал Гобле... Göbekli Tepe. Göbekli Göbek Puzik. Fuzi Göbek. Tepe, tepe. Sen Mark gördün mü okey. diyor. Orada buldun mu diyorsun. Hiç gidemedim daha. Ama işte Ha. büyüklerimizde dinledim. Турция большая очень, да. Evet, büyük. Kapadokya da çok güzeldir, tavsiye ederim. Kapadokya, Nevşehir var ya, peri bacaları var. You know Kapadokya? Heard it, yeah, but... Kapadokya. Nice. Все. Он был где-то за границей, где-то путешествовал, или куда хотел бы, может быть? Hayır, съездить? hayır. Türkiye'de hiç çıkamadı. Ha. Fakat İstiyor mu diyor gitmeyi. tabii ki de istiyorum. Ben dünyayı çok görmek istiyorum fakat çalışıyorum, fırsatım olmuyor Ha. maalesef. Какую страну именно? Avrupa, Almanya, Fransa, Uzak Doğu, işte Tayland, Ha. Letonya'yı merak ettim. Şimdi Letonya Я его приглашаю вас Францию с лыжами покататься. olur, tamam. Numaralarımızı Vallahi. alalım. Telefon Evet, numarası. kendi Kendi fabrikası. Evet, Çok iyi. fabrika. Bravo. Alp. Firma. Firma. Ben Мы çalışırım. перевозим туристов. У нас вот трансферы мы делаем во Tabii Францию. ben askerde tank şoförüydüm. Çok iyi şoförümdür. Tamam. Сейчас, по-моему, вообще сейчас многие уже народы друг с другом женятся там Да, да, и ну всемирная как любовь. Benim kendi eşim Rus. Da. Как они познакомились? Biz otelde çalışıyorduk. Ben o zaman otelde gece resepsiyondaydım 23 yaşındayken. Eşim de gündüz resepsiyona geldi. Yeni çalışmaya başlamıştı. Ha. Tanıştık. Sonra ben onu etkilemek için mutfaktan poğaça alıyordum, reçel yapıyordum. Sabah o geldiğinde kahvaltı hazırlıyordum. Poğaçalar, reçekler, çiçekler öyle Да, kandırdım. еда, Sonra ev- еда, да. Может быть, мы привыкли, у нас много в Латвии этих соусов, вот там Ha. разные, и мы такие делаем больше, да. Ну, и у вас как бы здесь в Турции тоже эти кассерола есть, но много помидоров, а я не Evet, люблю. farklı farklı. Biz sulu yemeği akşam yiyoruz. Ну так, все вкусно, рыба, Şurada шашлык, щи. En çok hangi yemeği sevmiş Türk yemeklerini? Рыба однозначно, сибас и Balık. Sivas diyor. Balık, Sivas. Balık, tamam. Evet, Sivas. Этот Урфа, Urfa kebap. кебаб. Урфа кебаб. Все. Şeyi biliyor muymuş? Şimdi bizde iki kebap var. Urfa kebap, Adana kebap. Arasındaki farkı biliyor mu? Вот, а чем они отличаются? Урфа, Адана. Şimdi arasındaki fark Urfa kebap acısız, Adana kebap acılı. Спасибо за разговор. Ya Çok gavuru teşekkürler. porusku çüçüt çüçüt. Чуть-чуть. Çüçüt. Evet, öğreneceğim. Come here, Öğreneceğim. everyone come here. Evet, evet. Öyle asladan öğrenersin diyor da. İnşallah. Окей. Ben çok sevdim kendisini. Все. Спасибо. Как по-турецки спасибо? Teşekkürler. Keşekkürler. Teşekkürler. 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 Böyle yapıyoruz biz. Teşekkürler. O da burada kalp var ya, hani kalpten teşekkür ediyoruz onun için. O da.
mēs esam, centrs laikam šitais skaidās, jā. Tāds jau bišķi bizī. Tur saldējumu tirgo. Tur ir oranžs hotelis. Tā rakstīts ir motelis. Tirgo, reku, suliņas. Un arī pārēst, protams, var. Un ēdiens te ir labs, vai ne? Savādāks. Nav mums ierast to tādu majonēžu un kečupu, bet... Tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi, jā. Daudz maizes viņiem ir, jā. Un visādi šītādas melonas. Te veikals. Šeit mēs ēdām, jau pāris reizes esam ēduši. Tas ir ļoti labi. Varam ieteikt, šeit var doties, Zeilandes. Mēs dodamies arī, šodien ir tirgus vietējais. Kaut ko varbūt tēju mēs gribam iegādāties, jā. Vairāk laikam neko pareizi. Jā, jo saldumi mums neinteresē. Jā, un nav tā kā baigi lētiņi. Kādreiz jā, šobrīd vairāk nē. Čau! Čau! Reku pazīstami cilvēki. Un reku ir tirdziņš. Ko te var nopirkt? Pagaidām izskatās bez mazliet to pašu, ko arī Latvijā, vai ne? Kaut kādi. Araba biraz uzakta ama. Šmotkas, Akmeņi, rotas, krūzes. rotas lietas. Jā, tur kaut kas laikam egzotiskāks ir. Jā, reku. Šis jau kaut kas savādāks, jā. Vai kur tējas ir tieši šitās. Viagra tēja, Šo laikam sadaroties. Kaut kāds process notiek tad. Dažādās krāsās. Te kaut kādas garšvielas. Liekam tradicionālie saldumi. Maržas. Oriģinālās, jā? Oriģinālais tur, kur ražojams, jā? Karlīna jau skauda. O jā, aromāti kaut kādi ir. Vai šī tāda kaut ko tādas, ja viņa gribētu, jā. Sievietēm noteikti patīk. Jā. Es pagaidām priekš tevis baigi neko. Un karotes var nopirkt arī. Siksnas. Baļais kartupeļas arī var nopirkt. Zīpolus. Sveiki, labdien! Vienu lakatiņu. Vienu lakatiņu? Jā, vienu lakatiņu. Kareklīti. Nu tāds tirdziņš. А клубника, Vai kur это vīģes? очень вкусная. Вот там очень прям слива и забыла, что это. Vīģe. Kā ir latviski vīģe? Инжир? Наверное. Да, там есть. Тамару не встречали? Нет. Мы не видели Тамару. Где Тамара? Мы видели Тамару? Нет. С утра видели. Я потерялась. Иди туда прямо, потом направо. Nu, kaut kur tur arī tas tirdziņš beidzas. Arbūzi un melonas diezgan milzīgi.
Un kaut kādi izstrādājumi vēl dažādi. Tur arī zivis pat var redzēt, nē? Kalvas arī te ir. Kartupeļi maksā 15 liras kilogramā. Parēķiniet pēc kursa, cik tas ir. Un eļļa. Eku ir cik veidu? Ļoti daudz veidu olīves. 1, 2, 3, 10 vairāk veidu olīves. Gan tādas, gan sarkanīgas, gan visādas, jā. Un kaut kādi vēl te. Tas arī olīves, kas tas ir? Sapatiem gurķi, laikam, jā. Un te reku arī uztepi uz vietas kā pankūcī. Gāzes eglis. Eku rūts ģenerators. Viņiem te ir sanāk regulāri elektrības visādi pārrāvumi. Tagad pat ir baigais vējš. Noraustījās elektrība un ieslēdzās dīzeļa ģenerators. Pie katras viesnīcas šitādi ir. Un pilnā spārā tagad darbojās. Kamēr atkal elektrība atjaunos. Vēl 2 ģeneratori mauc. Dīzeļa ģeneratori. Un tur vēl viens aiz stūra. Laikam visā ciematiņā kaut kas ar elektrību ir pazudis. Taču, ja skatās, ka viņiem ir saule, viņi jau varēja izmantot to saules enerģiju, bet baigi nav to saules paneļu. Nu, nekas diži neesmu redzējis. Kaut kur šur tur ir, bet jā, kaut kas ir noticis ar elektrību. Vējš. Šodien. Ну, как чувствуешь себя? Прекрасно. Прекрасно? Прекрасно, потому что наконец-то домой? Нет, кстати, вот, немножечко даже уезжать не хочется. Угу. И хочется, и не хочется. И домой хочется, и уезжать не Apkopojām pozitīvo un varbūt netik pozitīvo, ka mums pa šo ceļojumu gāja tādu kopsavilkumu plusus, mīnusus. Jā, sākumā noteikti vislielākais plus bija tas, ka mūsu meita ļoti labi tika galā ar lidojumiem, gan uz priekšu, gan atpakaļ. Tur vispār nebija problēma nekādu. Vietējais ēdiens svaigs un ļoti garšīgs. Čirālī kā ciematiņš vispār ir ļoti kluss un mierīgs. Ieteiktu, jebkurai ģimenei, man liekas, varētu braukt. Kam patīk, protams, klusums un miers. Kuram nepatīk, tad noteikti ne. Jā, noteikti šajā ciematiņā nav tālu līdz dažādiem apskates objektiem. Pieņemsim Olimpus un Himēras kalns. Pludmalē bija visur izvietoti zviļņi bez maksas. Visur var aiziet arī ar kājām, nav lieli attālumi. Vispār kopumā ļoti draudzīga vieta, viesmīlīgi cilvēki, iedzīvotāji, laipni, atsaucīgi, patīkami, pieklājīgi. Jā, un katrā vietā pievērs uzmanību meitai, runājās ar viņu, centās komunicēt un smaidīt, un viss bija forši, jā. Varbūt ne tik foršais, kas mums personīgi nevisai patika, tas bija tā, piemēram, smēķēšana visur, absolūti visur. Jā. Mēs kā nesmēķētāji, tad mums tie tabakas dūmi ļoti traucē, teiksim tā, un plus vēl mums ir tomēr maz bērniņš,
tad likās, ka, restorānā iekšā varētu arī nesmēķēt, bet, tas laikam turkiem nav īpaši Jā, viņš tāds. tur vaļēji gan ir, un it kā jau liekas, kas tur izpūtīs tos dūmus, bet tāpat nebija patīkami, un arī pludmale pilna, kā arī video varēja redzēt, ka izsmēķina. Tas tāds mīnusiņš, jā. Par infrastruktūru arī, kā varētu teikt, ka nav tur trotuāra, nav tur vaigo sabiedrisko transportu takšu un tam līdzīgi, bet varbūt tādai vietai arī tur... Nevajag, bet pieņemsim, ja ir mums mazs bērns un ratiņi, šauras ielas, daudz transporta līdzekļu brauc, tad man drošības labāk gribētos, lai tur ir trotuārs, jā. Nepaveicās mums ar laikapstākļiem, diemžēl. Bet jums paveiksies. Jā, to neviens nevar ietekmēt, bet, diemžēl, jā. Vēl, par aptieku. Diemžēl nav šeit pilsētiņā uz vietas aptieka, bet pozitīvais, ļoti vajadzētu, es domāju, jebkuram var paprasīt un atvest. Ne jau jebkuram, protams, bet, piemēram, mēs ar savu viesnīcas īpašnieku prasījām. Jā, viņš teica, ja vajadzēs, mēs atvedīsim no Kemeras, tā kā tā nebūtu problēma. Kādas tabletes, ja kaut ko vajag, tad var atvest, bet, uz vietas nav. Jā. Un mēs te ielikām arī cenas, kas nav galīgi lētas. Ja salīdzina ar Latviju, tad pat dārgāk. Paēst 2 cilvēkiem nešikojot, 30 eiro jārēķinās. Nešikojot, ja grib kaut ko vairāk, visus 3 ēdienus, piemēram, tur zupiņu, tur otru un vēl saldo, tad tur 50 plus jārēķina. Tāpēc cenas nav lētas un tieši uz ēdienu, bet, teiksim, transfers lēts, izmaksāja. Un pārtika veikalā, aptuveni tas pats, kas Latvijā. Jā. Un pirmajā tiešām dienā mēs, kad atbraucām, viss likās forši, un tad naktī mani ceļši sakoda odi, un meitiņa arī sakoda odi, tā kā tas arī bija tāds pārsteigums, tā kā, oktobris gan jau nebūs tik traki. Mēs vēl domājam ņemt tur speciāli tādu pūšamo arī dabīgu veida, bet vai nebūs taču oda, un jau bija daudz, un naktī mūs ēdanos, to mēs pirkām speciāli rozetē iespraužamo tādu aparātiņu, un tad bija labi, Jā, kaut kā tā mums kopumā gāja. Tie ir tikai mūsu plusi un mīnusi. Ceru noderēja, un paldies. Droši dodamies Turciju, un viss būs forši.